Bet es pieļauju, tu gan jau esi kaut kur ceļā vai tu esi oficiāli kaut kur automašīnā vai uz moča, bet tu kaut kur gan jau. Uz mums būtu baigi interesanti šito darīt, bet jā, es esmu ceļā. Esmu ceļā starp punktu A un starp punktu B. Jā, Tu esi gatavs atklāties, parādīt īstenībā, kur tu esi, un tad atkal pazust. jā, jā, mēs to varam. Mēs to varam. Tā, kur mēs to varam? Ok, Mašīna. tas mašīna. Ok, labi. Noticēju. Ok, nē, nu forši. Prieks, ka piekritīši šai sarunai. Un godīgi sakot tā, ka, ja es iedomājos par to, ka, hei, es kādreiz gribu iegūt tur kontaktus vai tur tā kā kaut kāds networkings, tad kā tu esi viens no pirmajiem cilvēkiem, kas man nāk prātā, jo tajā savā pieredzē, kad es ar tevi iepazinos, man kaut kā, nu, man liekas, tu esi tāds cilvēks kontakts. Tu esi, labi, tu esi, protams, BNI iekšā no pirmsākumiem, tas ir viens, bet tas, ka tu tiešām esi tā kā, tāds kontakts. Un, jā, es ceru, ka šodien sanāks parunāt par tādu networking un kā šis var palīdzēt biznesam. Bet, ja es varbūt varu palūgt tev, nu, cilvēkiem, kur te varbūt vēl nezinu, vari pastāstīt, kas īsti tu esi, ko tu dari, kas ir tavs biznes, cik liela komanda, varbūt daži klienti, ko var pieminēt, nu, tāds intro par sevi. Jā, nu tā tad, kā jau tu minēji, mēs ar tevi iepazināmies BNI kontekstā, jā, kas attiecīgi strādā, organizācija, kas strādā ar tīklošanu. Un kā jau tu minēji par kontaktiem, jā, nu man patīk, zināmā par šitiem, nu gandrīz jau 10 gadiem, kopš es to daru. Es domāju, ka kādus gadus 7 jau diezgan profesionāli. Es esmu pieradis un uztrenējis īstenībā savienot punktus ļoti labi. Un es varētu teikt, ka tas ir, nu, tā, kad es domāju par šo sarunu, es domāju, ko mēs runāsim. Tā patiesībā ir ļoti līdzīgs. Tas, ko tu dari, kas ir tavs bizness, strādā ar vadību un, attiecīgi, kočo. Mans vienkārši segments, tas tīklošanas, ir nedaudz šaurāks, un tur tā punktu savienošana ir, nu, key elements, galvenā lieta. Un tev jau arī droši vien līdzīgi, un varbūt tas arī tas stāsts, kad mēs neesam bildē, mums ir vieglāk paskatīties uz to visu pasākumu kopā un redzēt tās lietas, kas varbūt nestrādā, un es reāli ķeru kaifu. Es teiktu, tā, es esmu cilvēks, kurš ķer kaifu no tā, ka man ir izdevies salikt punktus, kurus Toms pirms tam nav iedomājies. Un Toms saka, vecīt, tu toreiz šito man pateici, man bija atklāsme, es tagad izdarīju, un tagad mums lido un iet. Un īstenībā tas ir tas, kāpēc es ceļos no rīta augšā un kāpēc es strādāju ar uzņēmējiem. Jo nav, man liekas, labākas sajūtas kā šī. Un es nezinu, vai tas ir adrenalīna junkies vai pietrūkst uzmanības, vēl kaut kas, ja. Bet tas ir tas stāsts, kas, kāpēc es esmu tīklošanā, un tas tās lietas, ko es daru. Jā, nu jau gandrīz 10 gadus. Nu, kaut kādas lietas vēl darīs. Es īstenībā nāku no finanšu nozares. Es pievienojos BNI nu jau kādus 10 gadus atpakaļ. Iestājos šajā organizācijā, es strādāju bankā. Es strādāju Nordea bankā, es strādāju ar uzņēmumiem, tad finansējums, kredīti un visas tās lietas. Un tas ir tas moments, kur man bija iespēja, patiesībā cita banka noleca no pasākuma, man bija iespēja pievienoties vispār pirmajam nezināmajam projektam. Un es iemīlējos tajā idejā, es sapratu, ka tur ir reāli forša lieta. Un strādājot bankā, es redzēju situācijas, kur bieži vien, un īstenībā tas nav mainījies 10 gadus atpakaļ, ka mums ir ļoti Latvijā daudz labu, foršu produktu un pakalpojumu, bet bieži vien tas atslēgas elements, kas pietrūkst, ir tas vadītājs vai komanda, kurai nav varbūt to ambīciju. Viņiem ir labs produkts, bet viņi, nu, nu ko tad mēs jau tur neizšausim Mhm. galā. Un es vienkārši sapratu, ka wow, šis ir tas, kurus varu palīdzēt. Un man tas es esmu no tā iegūst ļoti daudz. Līdz ar to, jā, tīklošana, un šobrīd arī jau 5 gadus, arī mēs droši vien par to parunāsim vēlāk, esmu saistīts ar grilēšanas industriju un oglēm. Jā, un tur arī ir stāsts, kas patiesībā ļoti daudz ir sinerģija ar to, ko es daru šodien. Tā kā jā, es teiktu, ka esmu cilvēks, kurš māca salikt, kurš ir uztrenējis, sakonektēt punktus. Un man liekas, ka man ir izdevies diezgan daudz cilvēkiem palīdzēt biznesā, redzēt lietas, kuras viņi varbūt nav pirms tam iedomājušies. Kaut kādā mērā varbūt arī man šodien izdosies pastāstīt par kādiem atsevišķiem momentiem, tādiem pēdējiem, ko es atceros. Īstenībā viņi ir jau daudz par šiem 10 gadiem. Ok. Tad tas stāsts par tevi es dzirdēju, ir finanses, banka, ok, un tad vienā brīdī sapratu, ka ir kaut kas dzīvē jāmaina. Eh, Tad var nedaudz padalīties, tad kā ir tagad, cik lielu tavu dzīves daļu aizņem šis networking BNI un cik liela daļa ir šis tavs biznes, un ja varbūt pavisam īsi var pastāstīt, kas tas BNI īsti ir. Tātad tā nav reklāma priekš BNI, bet lai cilvēki saprot un tā kā saprast, kur tu esi vispār. Tu esi full time BNI un kaut ko nedaudz dari side jobā vai tā kā, jā, kaut kā tā. Nu, zini kā, es teiktu, ka es mēģināju, šis ir stāsts par to, ka visi mēģina atrast balansu, un tas balans ir butforija, ja nekad viņa nav. Ja? Starp biznesu un networkingu es tur kaut kur arī balansēju tās sēdes. Es domāju, ka tas depends no tā, kas ir jāizdara tajā brīdī. Bet, protams, ļoti daudz man ikdiena laiks paiet tieši tīklošana.
Un tādā vienkāršā valodā varētu pateikt, lai tas arī neizklausās bez reklāmas, es teiktu, ka tā ir man zināmā efektīvākā skola uzņēmējiem priekš tīklošanas, kas 21. gadsimtā, man liekas, ir vienkārši neatņemama sastāvdaļa biznesā, jo mēs arī varbūt pieskarsimies par to, ja, kas šobrīd notiek sociālajie tīkli un viss pārējais. It kā mums tās iespējas ir ar miljoniem, jā, miljardiem iespēju, bet mēs patiesībā esam palikuši vientuļāki kā uzņēmēji, kā uzņēmuma vadītāji. Es domāju, ka es liecos domāt, ka tas tā ir. Un tad ir jautājums, kur mēs un kādā veidā jums tā interakcija ir vajadzīga kā vienkārši kā cilvēku fiziskajām būtnēm. Ja mums vajag komunikāciju, mēs nevaram vienā alā dzīvot. Ja nu vienīgais mēs neesam ceļojumā kaut kur Indijā, ja, un nemeditējam 24/7. Ja, mums vajag cilvēkus. Tas ir rule number one. Mhm. Mhm. Līdz ar to, ja mēs varam viens otram palīdzēt, tad tas ir vienkārši rīktīgi forši, jo tev ir karmas punkts un viss pārējais dzīve. Jo es uztveru dzīvi kā spēli. Un mums iedala kaut kādas kārtas, viņas ik pa brīdim mainās, tev ir labākas kārtas, sliktākas kārtas, bet tev ir jāspēlē. Ja? Un tu nevari spēlēt viens, tev vajag kādus blakus. Ja? Un es teiktu, ka tā ir vieta, tīklošana ir process, kurā mēs aktivizējam savus kontaktus. Jo mums visiem šiem cilvēkiem, kas šobrīd skatās šo ierakstu, ja, nu jūs varat apstīties, cik jums ir Facebookā, tur nezinu, 1000, 2000, 3000 kontakti, ja, cik jums ir telefonā kontakti. Ja? Un tie, kas no jums saņem šobrīd ieteikumus savā biznesā, jā, tas ir foršs sajūta viens, kad saņem ieteikumus. Jā. Bet tātad tie cilvēki, kas jūs iesaka, viņi jums uzticās. Tas ir pirmais stāsts, kas ir vajadzīgs, lai mēs saņemtu ieteikumus, vajadzīga uzticamība. Un te ir tas paradoks, ka tie cilvēki, kuri mums uzticās visvairāk, nu, es domāju, piemēram, vīrs, sieva, tur, māma, brālis, jā, māsa, meita, bērni. Jautājums, cik viņi mums dod ieteikumus, nu, vai viņi mums vispār dod ieteikumus. Un par šiem gadiem, kad es uzdodu šos jautājumus, tad tas interesantākais tas, ka lielākajai daļai nedod ieteikumus. Tāpēc, ka tur nav informācijas, mēs nezinām, jā, un mēs neesam izstāstījuši, piemēram, sievai vai vīram, kas ir mūsu ideālais, piemēram, klients vai kāds ir mūsu ideālais darījums. Jā. Iespējams, viņš šo informāciju nezina, un tāpēc viņi nedod šos te. Un pat tai sadaļai, kas ir, man liekas, kā 10-20%, kur viņi saņem ieteikumus no šiem cilvēkiem, bet tas notiek tāds gadījuma rakstura stāsts. Tam nav apakšā stratēģijas, un tam nav regularitātes. Jā. Un tad es teiktu, ka tas tīklošana ir process, kurā tu iemācies un uzbūvē savu šo te infrastruktūru, kas ļauj tev saņemt ilgtermiņā ieteikumus savam biznesam, vienalga, ko tu dari. Un varbūt tev mainās tava biznesa vide. Ja? Mhm. Tas ir tāds, kā es vienmēr saku, ja, ok, tu nāc uz organizāciju, tu pārstāv kaut kādu CIX, ja, bet tev kaut kas dzīvē var mainīties. Tas attiecības jau mēs nedibinam ar CIX. Attiecības man ir Edgaram ar Tomu. Ja. Un līdz ar ko, ja mums kaut kas mainās un mums vajag palīdzību jaunā plāksnē, nu, tas ir tas aktīvs, ko mēs būvējam. Un es patiesībā domāju, ka tas ir kā katram mums šis networking, ja mēs viņu izdarām pareizi, tas ir kā uzcelt māju vai uzcelt pieminekli, jā, jo tas community, ko mēs izveidojam, viņš iespējams pat pārdzīvos mūsu, nu, visticamāk, jā, un nākotnē. Tā kā tas ir tas tīkls. Man, un tā kā tiešām tas mērķis nav kaut kādā veidā reklamēt BNI, bet šis ir laikam būtisks jautājums, jo šis ir tas, ko es esmu dzirdējis, par to, ka tātad Latvijā īstenībā ir vairākas, teiksim tā, opcijas, kur var tā kā tīklot, un, ir dažādi veidi pasākumi, ne, teiksim tā. Bet BNI, protams, ir viss tāds, lielākais un visātrāk augošais, teiksim tā. Kas varbūt tavuprāt atšķir šo te BNI no varbūt citām alternatīvām? Mēs tāds mērķis nav reklamēt, bet tā kā tiešām, kur tā atšķirība var būt? Jo man kā cilvēkam no malas varbūt liekas, bet tā kā, kāpēc vispār vajadzētu, ka tur tā vajag tā iedziļināties? Jā, respektīvi ir tā, ka te ir pirmā lieta, kas atšķirās, tas ir tas mērķis, kāpēc tās organizācijas darbojas, kāds tas fundamentālais mērķis. Ja šī gadījumā tad BNI nav politiski vai reliģiski vai kaut kādas tādas lietas. Ja mums vajag kaut ko izmainīt likumdošanai vai kaut kādām tādām lietām, mums ir citas organizācijas. Bieži vien, teiksim, mums tur liek vienā varbūt katlā ar LTRK, ja, kurai ir citas funkcijas. Un mēs īstenībā neesam konkurenti vispār nemaz. Tā mazā sadaļa, kur mēs tīklojam, viņi tīklo, tas ir tik maziņš, ka mēs īstenībā esam ļoti labi sadarbības partneri. Un ļoti daudz biedri ir gan vienā, gan otrā organizācijā. Tāpēc, ka tev ir vairāk šie te burbuļi. Viens ir tavs profesionālais burbulis, viens ir tavs informācijas burbulis, jā, teiksim, Best Known Secret, tas ir Raivana Maiznera grāmata, starp citu, ko es ieteiktu ikvienam izlasīt par tīklošanu, pat ja jūs neesat BNI. Un tur arī ir iezīmēti šie burbuļi. Un šīs organizācijas, kas Latvijā ir, pārsvarā viņas ir katra savā burbulī. Ja? Tātad profesionālais biznesa, informācijas un palīdzības, piemēram, tā kā kaut kāds junior achievement, piemēram. Jā. Arī tīklošanas elements tur ir, bet tas modelis ir attiecīgi palīdzēt jauniešiem uztaisīt uzņēmumus. Tas ir atkal savādāks, tas ir support. Tas mēs varam nosaukt. Līdz ar to es teiktu, ka tā fundamentālā atšķirība ir principā tas mērķis, kāpēc tā organizācija darbojas.
Līdz ar to arī tas iegūms tam cilvēkam, tev, esot tajā organizācijā, viņas atšķirās. Katrā no organizācijām tev vajadzētu sagaidīt citu mērķi. Konkrētajā tevis pieminētajā BNI mums principā ir viens mērķis tikai. Mums attiecīgi ir bizness, un tas ir tas main idea. To mēs arī mēram, par to mēs runājam. Jā, līdz ar to, ja kaut kādas politiskās vai reliģiskās lietas ir, mēs tur nevaram ko izdarīt. Tāpēc, ka tas nav mūsu lauciņš. Jā. Tas ir cits stāsts un cits organizācijas. Tā kā es teiktu, mēs pat īstenībā Latvijā mēs neesam tādā organizāciju kontekstā lielākie. Piemēram, Tirdzniecības rūpniecības kamera biedru ziņā ir lielākā, bet mums totāli atšķirās fokus. Jā, līdz ar to es teiktu, ka, nu, jā, Es sapratu. profesionāli ciklošanā mēs esam, jā. Tas, kas es uzreiz tā sadzirdēju, teicu, mēs mēram, man uzreiz tāds, ok, metriki pārdošana, tas ir ļoti tāds būtisks aspekts, vai ne, izaugsmēji, un tev ir jāsaprot, kur tu vispār esi, lai saprastu, kur tālāk doties, vai ne. Es par to ROI domāju, par to investīcijas iespēju atgūt atpakaļ par to. Kā, kas varbūt ir tie veidi vai pieredze, kā vispār var kā, mērīt tīklošanās šo rezultātu produktivitāti? Es tā vienkārši savā galvā mēģinu salikt kopā, nu, ok, tur var tur kaut ko, bet kāds īsti strādā? Tā kā, jā, ja tu vari padalīties, ja es tur tagad neuzliku tagad jautājumā, ko nevar atbildēt, jā, piedod, bet... Nē, tu vari atbildēt. Noteikti. Pirmais aspekts, ko ir svarīgi saprast, ir, ka tīklošana un attiecība, jo tīklošanā būtisks elements ir attiecību veidošana. Ja tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgs zināms laiks, lai mēs ar tevi no paziņām, kuras zina tikai viens otram vārdu, līdz labākajiem draugiem, tad mums vajadzēs kaut laiku, lai mēs to izdarītu, lai mēs tur nonāktu. Ja? Tas ir stāsts par to, ka tīklošana ir ilgtermiņa pasākums. Un es teiktu, ka tam plānam, kā tam pieiet, būtu jābūt, ok, es esmu gatavs tagad, nezinu, un tas, kas ir jāekspektē, ka var būt, ka pirmajos 12 mēnešos, principā, mēs arī neko nesaņemsim no tīklošanas. Jo mēs lielāko daļu laika būvēsim savu kapitālu, savu redzamību, savu uzticamību. Ja? Tu gribi, ka gads var būt vienkārši tas dating posms. Jā. Tieši tas pats, ja es to salīdzinu ar biznesu, ko mēs sākam. Nu, tad, kad mēs sākam biznesu, nu, mēs ekspektējam, ka labākajā gadījumā mēs būsim pa nulēm. Ja? Nu, tas ir tāds super scenārijs. Ja, ja viss būs labi. Jo super, ja mēs kaut ko nopelnīsim, bet worst case scenārijā mīnus un tas middle ir pa nulēm. Tas, principā, arī ir jāstāsta uz networking, kad tas ir stāsts par ilgtermiņu. Jo tāpēc, ka tam ir vajadzīgs laiks. Un es teiktu, ka tas ir stāsts, ja mēs paskatāmies uz to, kāda tev ir ROI tev ir pirmajā gadā, versus kāds ir ROI otrajā un trešajā, viņš atšķirās trīskārši. Ja? Tas ir stāsts, mēs parasti arī sakām, 2., 3. gads tev tīklošanā, tu jau esi iemācījies, tu jau pielieto tās prakses, tevi zina cilvēki, tu esi investējis to kapitālu savā laikā. Jo pirmajā gadā tev būs ļoti salīdzinoši liela investīcija šajā laikā, ja, un to tu arī varēsi reiķināt. Bet jautājums, kāda tev investīcija šī atdeva, kādu tu skaties to termiņu? Ja, ja tu saki, ok, 5 gados es tur gribu, nezinu, sasniegt tur X summu, ja, kā es parasti saku, ja man saka, Edgars, es gribu sasniegt tīklošanu, piemēram, 2 miljonus eiro, saku, nav problēma, jo nav jau limita. Realitāte nav limita. Tas, kas tev ir jāizdomā, un es domāju, ka tas ir dzīvē, mēs vienai arī to darām, ka apmēram pusi no tā, ko tu iedod, tu saņem atpakaļ. Nu, tad, ja tu gribi saņemt 2 miljonus eiro, tev jāizdomā, kā un kuram tu iedosi, vai kuriem tu sniegsi 4 miljonu eiro darījumus. Un tas ir stāsts par karmu, vai ne? Vienkārši mūsu organizācijā mēs attiecīgi mēram to, mums ir aplikācija, līdz ar to mēs arī varam notrekot tos datus, un mēs zinām, kas notiek 2. un 3. gadā. Jā, vienkārši, nu, tāpēc es stāstu, ja tu skaties 12 mēnešus, vienai lielai daļai var būt, ka tur ir mīnusi, un ROI ir mīnusā. Bet tad, kad ir 2. un 3., mums šobrīd ir arī situācijas, kur mums vidējā īstenībā atdeve šobrīd, ja mēs tā skatāmies Latvijas kontekstā, ir kaut kādi 80x, ja mēs mēram tādu investīciju naudisko, neņemot vērā, teiksim, laiku, ja? Jo nu, tur grūtāk varbūt tur katram pašam jāmēra jau, vai ne, savs laiks stundas, cik maksā, bet 80. Nu, ir kompānijas, kas šobrīd 50-60% no visa sava apgrozījuma saņem no ieteikumiem, ja? Nu, tas ir tas, bet te ir stāsts par to, ka tur bija stratēģija gadiem. Jā. Un tad tur nonāca. Nu, viens case, kas ir tāds, man liekas, vissmieklīgākais reklāmas aģentūra, man liekas, kaut kāds 3. gads bija, viņi saprata, ka, tīklošanā viņi saprata, ka viņu pārdevēji, ka viņi kā uzņēmuma īpašnieki iedod lielāku pievienoto vērtību, atnesot jaunos līdzekļus caur ieteikumiem, nekā pārdevēji, kuriem viņi maksā algu. Un tas, ko viņi izdarīja, ir ģimenes uzņēmums. Sieva ar vīru attiecīgi abi divi tīklo, katrs savā burbulī. Un viss, un viņi atlaida, principā, vai pārtaisies, nezinu, ko viņi izdarīja tiem cilvēkiem, bet tas viņiem nebija vairs pārdevēji, kas gāja ārā un hantoja projektus. Viss, ko viņi ienes, tad attiecīgi no šiem networking līdiem, viņi uztaisīja šos cilvēkus par projektu vadītājiem, un viss viņiem bija vienkārši jānoserviso. Ja, un šis ir tas stāsts, kur ir tie 50-70% līdzīgi case, kur nāk lielākā daļa no ieteikumiem. Un tad, redz, ir tas stāsts, ka tu sākotnēji investē laiku,
Un kā es saku, katrs nākamais ieteikums patiesībā tavs klienta iegūšanas izmaksas, vai no angļu valodas koks, ja, ko mēs tagad zinām, e-komercijā ļoti, main gandrīz cipars, ja. Attiecīgi, viņš tuvina viņu nulei. Jo tu jau vairs neieguldi. Ja mēs viens otru pazīstam, mēs esam gadu jau tīklojuši. Ja? Man tev nākošajā gadā nevajag vairs stāstīt, kas ir Edgars, kas ir tur ogles vai kas ir ieteikumi. Ja? Tu zini, kā man palīdzēt. Un man tikai vajag ar tevi ik pa brīdim varbūt uzturēt kādu kontaktu, nezinu, aiziet uz pusdienām vai vakariņām, ja? Lai saprastu, ka šobrīd varam apmainīties, piemēram, jaunākiem klientiem. Nu, tas ir tas. Tad, ja, piemēram, mēs gribam, tu gribi iedot tādus ņindzes ieteikumus kādam, kurš gribētu, es negribu teikt, ka pamēģināt, bet gribētu iemācīties šo tīklošanos un ar to attīstīt savu biznesu. Un, ja mēs nepiesienam varbūt viņu klāt kādai organizācijai, bet, solo gadījumā vai ne, tīklošana kā tāda, dažādi pasākumi. Tātad, kas varbūt būtu tavi pieredzējušā ieteikumi, ko var universāli pielietot, un vai tas ir mindsets vai kaut kādas tehnikas. Tad divas, ko es paņemu no tā, ko tu esi minējis, viens ir, tu minēji kaut ko par interesantu grāmatu, ko izlasīt, to mēs varbūt pēc tam varam kaut kur ielikt komentāros, kas viņi gan jau var kaut kur iegādāties. Un otrs, tas, ko es tagad sadzirdēju ļoti par to sniega bumbas efektu un to ilgtermiņu, ka tas tomēr prasa laiku, un tas nenotiek uzreiz. Tas varbūt tiešām, tur ir tas laiks nepieciešams, tas nenotiek šitā. Tās jau varbūt divas lietas, ko es tā savelku no tā, ko tu esi līdz šim minējis, bet varbūt tev ir vēl kaut kas tāds, ko cilvēks var paņemt, nepiesienot sevi tur pie BNI vai tur pie kādas citas organizācijas, bet vispārīgi, kas var būt tāds noderīgs. Pirmkārt, jā, to grāmatu mēs ieliksim komentāros, jo tajā grāmatā ir ļoti daudz. Principā, to grāmatu izlasot, tu vari ļoti efektīvi darīt lietas solo, ja tev ir attiecīgā apņemšanās un muskuļi. Bet es teiktu, ka tas lielais stāsts, kas man mainīja vispār domāšanu, mēs īpaši tie, kas ir uzņēmējdarbībā vai rutīni mācījušies uzņēmējdarbībā. Es arī nāku no banka augstskolas, no uzņēmējdarbības vadības. Ja? Mums fundamentāli tev vienmēr biznesa plānā kā ir, tu meklē klientus. Ja? Tev ir biznesa, tu meklē klientus. Un pamainīt to mindset uz to, ka, klientus meklēt forši, bet varbūt labāk un ilgtermiņā izdevīgāk ir investēt laiku sadarbības partneros. Tātad tie cilvēki, kas tevi var potenciāli ieteikt. Manā gadījumā es pastāstīšu šis piemērs, tad principā vienmēr ir skaidrs. Jā, tad es biju bankā, mans ideālais klients bija ārzemnieks, kurš uz šeit ver vaļā fabriku, jā, tur Zviedri, Dāņi, vēl kāds, jā, kuram vajag investīcijas un attiecīgi, un tad es sāku domāt, un to es, protams, iemācījos kādā no tīklošanas organizācijām, jā, attiecīgi, ka bet manējie cilvēki, kurš šis te ārzemnieks pirmais, kurš viņu satiek pirmais Latvijā, piemēram, ja? Un tad es sapratu to ķēdi, kad tādā brīdī, kad Zviedrs vai kāds cits grib, piemēram, taisīt ražotni šeit, ko viņš dara? Viņš prasa savam advokātam, klausies, tu nezini kādu uzticamu personu tur, kurš man varētu palīdzēt tur atvērt kontu bankā, protams, ko viņš dara? Viņiem ir advokātiem savs networks, jā, viņš saka, jā, mums ir kolēģis Latvijā, jā. Tātad es sapratu to, ka pirmais cilvēks Latvijā, kurš satiek manu ideālo klientu, ir advokāts. Un tas bija mājasdarbs man. Jo es pirms tam, labi, mums bija kaut kādas sadarbības ar advokātiem, bet viņas bija, no manas puses nebija nekādas stratēģijas. Jā. Es priecājos par to, ka viņi man piezvanīja un atveda klientu. Jā, viss nice forši, jā, bet jautājums, cik daudz viņi to darīja un versus tam, cik viņi daudz to varēja darīt, ja es būtu tur kaut ko investējis savu laiku. Jā. Un es vienkārši sapratu par to, ka man ir jāiet un jādibina vairāk attiecības un jārunā ar šiem cilvēkiem. Grāmatveži A, B, tad A, šie te advokāti, B, grāmatveži, piemēram. Jo tie ir tie cilvēki, kuri pirmie tiek pie manis mērķa klienti. Un tas nozīmē, ka man vajag attiecības ar, 10, piemēram, vai 12 kādiem, cik es tajā brīdī varu tur viņus uzturēt. Ja? Var sākt īstenībā ar 5, es parasti saku top 5, paņemot top 5 un strādāt top 5. Ar 5 advokātiem, piemēram. Un es regulāri viņu uzturu attiecības, dodu viņiem arī ieteikumus. Ja? Tas ir tas stāsts. Un tādā veidā es nodrošinu to, ka mums ir labas attiecības un viņi var iedot šos te ieteikums man. Un patiesībā tas bija arī mans stāsts. Pirmo darījumu dabūju tieši no advokāta, un es savu investīciju attiecīgi tīklošanas organizācijā bankai atpelnīju uz 3 gadiem ar vienu darījumu. Jā, līdz to viss bija happy. Bet viens darījums uz 3 gadiem? Jā. Wow. Viens darījums. Bet tas mindsets vai patiesībā tā ideoloģija, kur pamainījās, un tas ir bieži, kas ir tas, kur atnāk cilvēks tīklošanas organizācija, un viņi sāk pārdot visiem. Tas ir īstenībā tas ir varbūt tāds numur 1 rules, ko nevajadzētu darīt, jo tas bieži vien mēs darām, ir sevišķi gados jaunāki cilvēki, ja? Tad es tagad tīklošanas pasākums visiem izdalīšu vizītkartes, ja? Visiem sasūtīšu e-pastus, un viņi noteikti visu no manis grib nopirkt un vispārējais, ja? Šitās muļķības. Es aicinātu to nedarīt, tas ir tāds pirmais. Izdarām tā, lai cilvēkiem ir interese, un man Slovākijā patīk tas stāsts, nevis tu dod vizītkarti, bet
izdari un iedod tādas lietas un uzdod tādus jautājumus, lai cilvēks prasītu, wow, Tom, ko tu dari? Iedod man savus kontaktus, es gribu ar tevi, nu, teiksim, turpināt kaut kā. Ja viss tu nepiedāvā, ja viņš tev palūdz, un tas ir tas, nu, mindset change. Ja. Tā kā es teiktu, tādas vēl divas lietas, tad nepārdodam, bet radam interesi. Tas būtu tas manējais tips un triks. Ja. Un vēl viena lieta, kad strādājam, investējam laiku nevis klientu atrašanā, bet šo te partneru tīkla izveidē. Jā. Saprotam, kas mums ir labākie ieteikumi partneri, kuri ar mums nekonkurē, piemēram, un dibinam ar viņiem attiecības, uzturam, un tas ir tas, ko noteikti ir jāiet darīt, un bieži vien mēs vispār uz to neskatāmies. Un tāpēc, ka nekur jau tādā skolā ir tikai pa klientu. Un sanāk, ka ar partneri tu domā, tie ir tie, kuri dara kaut ko citu nekā tu, bet viņu klienti ir būtībā tiešā veidā arī tie, kas varētu būt tavi klienti. Un, attiecīgi, tāda veida sadarbība varbūt, ka tu vari piespēlēt savus klientus, viņš var, un tā kā būtībā tāds, jā, sadarbības modelis savā ziņā. Jūs viens otru papildināt. Yes. Tas ir tāds par to, ka tev jāsaprot, kāds izstāsta tavs ideālais klients un kur viņš dzīvojās, jā, pie kā, kurš vēl viņu serviso. Un te ir vēl viens aspekts, kur jāieg, man liekas, pieminēt. Mēs, kad parasti domājam, it sevišķi sākotnēji, ka mēs pieskaramies tīklošanai, ka mūsu klienti principā ir visi. Nu, tā kā ik viens var, nu, piemēram, es esmu tur būvnieks, jā, un es būvēju mājas, un man klienti ir visi. Jā. Kas patiesībā jau ir, nu, tas nav. Tas tā nav, un tas arī nav ekonomiski pareizi. Un tas stāsta par to, ka mums ir kaut kāds segments, kuru mēs apkalpam, kuru mēs gribam, kuru mēs varam. Jā. Un kaut kāds piemērs, piemēram, ir, nu, tādā brīdī, kad tas būvnieks saka, man ir visi ir manie klienti, nu, te ir viens scenārijs, es viņam dodu, piemēram, nezinu, moduļu māju tur 50-70 tūkstošiem būvēt, ja? Vai es viņam piespēlēju, piemēram, es nezinu, 3 daudzdzīvokļu mājas, ja, par tur, nezinu, 15 miljoniem. Ja? Nu, taču ir atšķirība, vai ne? Un skaidrs, ka viņš visticamāk gribēs to otro variantu būvēt vairāk nekā pirmo. Un tas stāsts varbūt, un tas ir, ja viņš var atļauties to pēc jaudas ziņā, es domāju, jo man ir arī piemēri, kur, piemēram, mums ir 2 uzņēmēji dara identiski vienu to pašu betongrīdas, ja, un konkurents tad uzaicina uz šo tīklošanas grupu savu konkurentu, tāpēc, ka viņš ir sapratis, ka viņš, piemēram, negrib ņemties ar mazajiem projektiem. Viņa gadījumā, ko viņi izdarīja, viņi vienojās par konkrētu slieksni. Viens ņem līdz 5000 kvadrātmetru grīdas, otrs sākot no. Un kas notiek, ka viņi ir labākie ieteikumi devēji viens otram. Tāpēc, ka tajā brīdī, kad es aizēju pie to un saku, klausies, man vajag grīdu tur ieliet 2000 kvadrātmetru, tu saproti, jo es sarēķināju, ka tev vispār kustināt cilvēkus ir rentabli tikai no 5. Viss. Tu saki, klausies, Edgar, es to nedaru, bet rekur Jānis. Šis ir perfekts fit priekš viņā. Un arī otrādā ir lielais projekts, kur viņš nevar reāli pacelt. Un šis arī ir viens no tādiem keisiem, man liekas, ka es nedomāju, ka tas Latvijā tas viss ir droši vien ģenerāli. Cilvēki, es saprotu, vajag ambīcijas, bet nereti paņem tādus kumosus, kur viņi nevar apēst. Un ja viņiem nav tīklošanas organizācijas, tad ir diezgan lielā zēja. Jā. Jo tajās gadījumos, kur tev ir kaut kur palūgt palīdzību, tad tu vari kooperēties. Un pat ja to ar saviem resursiem nevar izdarīt, tu vienmēr vari paņemt kādu no blakus. Jā. Bet ir bijuši keisi, kur ir tieši tas stāsts, paņem pa lielu kumosu un pēc tam aizjās nokrīt. Nu, tā kā es teiktu, tās būtu tāds tips, ko es ieteiktu darīt sākumā. Mainīt mindset no klientu uz sadarbības partneriem, nepārdot, bet izglītot vai interesēt, tas būtu tas stāsts. Un ka visi nav mūsu klienti. Mums vienkārši jāatrod tas segments. Super. Šis ir tiešām kaut kas tāds, ko var paņemt uzreiz, un tev nav pat kaut kur jāiestājās, bet tu šo arī paņemt kā pamatu un izmantot. Super, paldies par šo dāvanu. Ja mēs nedaudz atlicam atpakaļ uz tavu ogļu biznesu, tas tā kā interesanti liekas. Tagad rudens sākas, sezona beidzas, grila sezona ir beigusies praktiski. Nu, kāds entuziasts tur kaut ko dara. Tev arī sezona sanāk arī beidzas, jā, viss, tev būtībā pa vasaru tur viss notiek, jā, kas ir, kā ir tev? Nu, redz, mēs tagad pie tā arī strādājam, lai sezona nebeigtos, jo patiesībā grilēšanas sezona jau nebeidzas. Un tie, kas tā nopietnāk, tie, kas grilē, piemēram, reizi nedēļā, diezgan liela varbūt, ka viņi grilē arī visu caur gadu. Tāpēc, ka ir kādas konkrētas, teiksim, ēdienu grupas, kuras garšo pilnīgi citādāk, tad, kad tu viņu taisi un ārā ir -20. Ja es domāju šeit mediumiem, piemēram, tur briedis, salnas un tādas lietas, jā. Un tu nevari dabūt to garšos niansi, vasarā, piemēram, jā. Un bieži vien. Tad tu saki to, ka ziemā nevar tā uzgrilēt un nav tik garšīgi kā vasarā.
Jo nav tā temperatūra tādā ziņā, vai tā Nē, kā nē, nē, tas ir domāts? tieši otrādāk, kad to, ko tu grilē, tad, kad ir mīnusi konkrētos medījumu, piemēram, tipus, viņi Jā, garšo labāk ziemā. viņi garšo vēl Nekā labāk ziemā. vasarā. Tāpēc, ka tu, nu, Ok. es nezinu, tur ir ķīmija vēl kaut kas, bet ķīmija, ne fizika. Bet jā, līdz ar to es teiktu, ka grilēšanas sezona nebeidzās. Jā, nu, tāds varbūt, kur tu brauc ārā kempingā, iespējams, jā, ka tur beidzās. Bet tas ir tas darbs, ko mēs patiesībā strādājam šobrīd. Bet arī viena sadaļa no mūsu biznesa ir uz restorāniem, kur nav sezonalitātes. Jā, nu, tad tu gribi steiku ēst arī ziemā. Jā, Jā. un līdz ar to tas ir tas segments, uz kuru mēs vairāk šobrīd pat fokusējamies. Tieši daļai arī dēļ tā, ka šīs sezonalitātes faktors. Ja? Bet jā, nu, mēs strādājam pie tā, lai šogad arī mums droši vien būs kaut kādas partizānu mārketinga aktivitātes ar ziemas oglēm. Bet jā, mēs arvien vairāk par to. Un, starp citu, jā, vēl nav, bet mums apmēram pēc mēneša būs arī ziņas par jaunu telpu Rīgā, kur varēs grilēt iekštelpās visu gadu. Un ar meistarklasēm, un kur tu varēsi, nezinu, dzimšanas dienu nosvinēt ar džekiem kopā un uzgrilēt foršus teikus, Wow. iemācīties lietas darīt, kur blakus cilvēks izstāsta, kas ko kā, un izrāda visu no sākot ar nažiem, garšvielām, kur griezt kāds gabals. Nu, tā kā Tā kā būs tāda vieta arī. Un tas ir tas veids, kā mēs tad pa ziemu mēs taisīsim meistarklases, pārsvarā apmācīsim cilvēkus, kā to darīt. Jo īsnībā, redzi, tas, kas arī ir pārsteigums, mums jau nav vietas, kur to baigi iemācīties. Nu, ja vien tu pats neej baigi meklēt, nu, kurš tev baigi mācīs par grilēšanu? Ko mēs Tā ir. zinām? Tas mangāls, ja kaut ko uzliec virsū, nu, kaut kā voļmeņi uzcep, jā, nu, viss labi garšo ar kečupu, kā saka. Ja? Tur ir tik daudz nianses, un nevelti Latvijā mums tas vēl nav. Es ceru, ka mēs to mainīsim. Bet patiesībā ir, piemēram, Amerikā, kas ir nu, barbecue lielvalsts un arī patiesībā dzimtenē. Tur, tur nav stāsts par to, ka šefpavārs, piemēram, grilē. Ir atsevišķs speciāls cilvēks, un viņu sauc pitmaster. Ja, un tas mums ir dažas vietas Latvijā, kur šis ir jau atsevišķs, kurš tieši arī par to mācās. Jo, kas ir interesanti, arī šefpavāriem par grilēšanu skolā principā praktiski neko nemācās. Nu, nav tev iespējas. Ja? Un līdz ar to tev vai nu meklē kaut kādas kursus, vēl kaut ko. Ja es te runāju, ir viens draugs no tās Latvijas pavāra, jauno pavāru kustības, ja? Un viņš arī tieši to dara. Viņš brauc uz skolām, tehnikumiem, māca nu, ne tikai par grilēšanu, par dažādām lietām, ja? Bet, kas saistīts ar ēdināšanu, bet ļoti daudz šobrīd nav tā, kā vajadzētu būt. Ja mēs runājam par tādu profesionālu šefpavāru sagatavošanu, arī grilēšanas sekcijā. Ja? Tā kā jā, līdz ar to, ja pavāriem nemāca, ja, nu tad kur mēs lai parasti iemācāmies? Tā kā un ir daudz labas lietas, ko tur paņemt, un cilvēkiem tiešām patīk. Un ir prieks, ka, jo, zin kā, nu, ēst un gulēt, tās jau tādas pamatlietas, vai ne? Lai arī cik primitīvi neizklausītos. Un pagatavošana, man liekas, ir tāds ļoti, kā lai saka, emocionāls un arī jā, fiziski noderīgs process. Un jā, ja tu vari uztaisīt ļoti garšīgi, kāpēc ne? Kuram nepatīk garšīgs steiks? Arī tiem, kas ēd sojas izstrādājumus, ja? Arī tie. Zini, tas teiciens, kurpnieks, kuram nav savu kurpju, un tad es domāju, ka apšīt. Es sanāk, tu esi tik ļoti iekšā networkingā, tīklošanās visā lietā, un tev ir arī savs biznes. Un cik tev sanāk vispār tā praktiski arī pielietot to visu savam biznesam? Nu, tā kā ir, nu, tur viss notiek, vai, jā, likās interesanti apšīt tā. Tu zini, tur ir tas stāsts par tiem kursniekiem. Ja, jo, protams, ka man nu, viena no tādām vērtībām, kas mūsu organizācijā ir, ka mēs palīdzam. Jā, pa priekšu tu dod, un tad tu sagaidi atpakaļ. Līdz ar to man kā reģionālam direktoram tur, protams, ka es fokusējos uz to, kā tev palīdzēt, jā, kā risināt tavējās problēmas. Un bieži vien droši vien vajadzētu veltīt laiku arī kaut kādām savām lietām vairāk. Bet man ir bijušas situācijas, kur mums kolēģi ir citās grupās, jā, un līdz ar to. Bet neskatoties uz to, divi lielākie eksporta darījumi klienti, kurš šobrīd vēl projām arī strādā ar mums, ir nākuši no BNI un no ieteikumiem, pilnīgi no tādiem rakursiem, kur tu nekad neiedomātos dzīvē, ka tas tā varētu būt. Jā, bet nu, tā kā jā, es teiktu, ka tas, cik mēs esam darbinājuši, mums strādā, mums vajadzētu viņu vairāk utilizēt, it sevišķi šobrīd, tad, kad mēs skatāmies jau kaut kādu brīdi ārā uz eksportu. Un, protams, mēs to izmantojam, braucot uz ārzemju grupām, tīklošanas, iepazīstoties ar lokālajiem uzņēmējiem. Tā ir arī īstenībā viena stratēģija ļoti laba, un tas varbūt kādā nākošajai intervijai, bet jā, to izmantot kā eksportā un jaunu marketu iekarošanā kopā ar tradicionālām darbībām, tur izstādes UTT, vienkārši pilnīgi cita efektivitāte iedod tas stāsts. Tā kā, bet, nu, tas, saku, jā, tāds ir šis tēma, tur vēl parunā. Bet tā kā, jā, mēs nav viegli, jo, zin kā, tu fokusējies un man īstenībā bija viena jūnijā, es tikos ar vienu cilvēku, un mums bija tādas sarunas par dzīves svarīgiem jautājumiem un tā. Un viņa teica, Edgar, man ir tāds sajūta, ka tu visu laiku, ka tu ļoti daudz palīdzi cilvēkiem. Un, zin kā, viņi nezināja, ko es daru ikdienā.
Un es saku, nu jā, loģiski, vai ne? Nu, tāds mums tas filozofija. Viņi saka, jā, bet man liekas, ka tev varētu būt tāda situācija, ka tu palīdzi cilvēkiem citreiz neprasot vispār, vai viņi to grib. Un es nekad nebiju par to aizdomājies. Man liekas, what the heck? Nu, tā jau arī ir. Jo, zināmā mērā, es uztrenējies par to, ka tev ir jāpalīdz, un Toms saka, hei, klausies, man tur izaicinājums tas un tas. Un Un es nevajag, varbūt tev nepaprasu, vai tu gribi vispār, lai es tev palīdzu. Man jau griežās zobrats par to, ka, hei, kā es varētu, kurš cilvēks tev varētu šito zināt, kurš varētu palīdzēt. Ja? Un šī situācijā tad sanāk, ka es nolaupu tev izaugsmas iespējas un dabūnu vēl arī negatīvos punktus, jo es tevi apzadzis. Ja? Un es par šito nekad nebiju iedomājies, un es tagad vienmēr mēģinu pirms tam atcerēties, Klau, vai tu gribi, lai es tev palīdzu. Ja? Mhm, Un, mhm, uh, mhm, un, un līdz ar to nu, tas ir tas aspekts, kas ir jāņem mhm. vērā. Jep, jep. Jā, wow. Tas laiks ar tevi palido. Un tā kā liekas, tikko sākām, un rektor jau, wow, laiks pagājis. Ja varbūt tādā izskaņā es iedomājos to paprasīt, kas varbūt būtu tavs tāds komentārs vai ieteikums cilvēkiem no malas, tie, kuri nav tīklošanā, nav nekādā organizācijā, nav networkingā, un kāds būtu tavs, varbūt, ko tu gribētu nodot, vai ko tu gribētu, lai viņi vairāk saprot par tādu lietu kā tīklošanu, un ko tas īsti nozīmē, un kas ir tāda kvalitīva tīklošana vispār? Mhm. Nu, man ir viens stāsts, bet es gribētu teikt, ka noteikti pamēģināt, aiziet, apskatīties, kā tas notiek, pabūt tur, nu, izbaudīt to. Jo, zināmā mērā, viens ir stāsts no sērijas, un man bieži vien šis ir, es jau esmu dzirdējis par tīklošanu, es zinu, ko es tur daru, tad tā un tā. Es saku, ok, bet vai tu esi bijis pats? Nu, nē, man tur teica kaimiņš, ko tur. Un tās ir kaimiņu tur pieredzes, expectācijas un bla, bla, bla. Es saku, vai klausies, paņemam vienkārši no sērijas. Ja, tas tā, varbūt tāds triviāls piemērs, bet es vienmēr viņu salīdzinu, jo tas ļoti labi paliek atmiņā. Tas tāpatās kā ar seksu. Nu, tad ko mēs darām? Mēs paši pamēģinām, vai mēs tomēr tikai balstamies uz to, nu, kā mums teica, kā ir. Ja? Jo, nu, taču nē, mēs vienkārši, tā ir mūsu pieredze, mēs paņemam to un izdarām. Nu jā, tā kā tas ir tas stāsts, es teiktu, aiziet, izmēģināt, uzdodat 150 jautājumus. Un bieži vien, kas ir interesanti, man parasti arī saka cilvēki, jā, bet es neesmu baigi komunikabls, un es jau vispār esmu introverts. Ja? Un kas ir interesanti, statistiski introvertie cilvēki ir labāk tīklotāji nekā ekstravertie. Kāpēc? Tāpēc, ka mums ar tevi, nu, es nezinu, bet man liekas, ka tu esi ekstraverts. Vairāk kā introverts. Es tā vismaz domāju. Vai arī tu esi uzskačājies. Bet mums ar tevi, piemēram, jā, vai mums tev, piemēram, ir nu, tā kā vieglāk komunikāciju veidot un runāt. Es varu ar svešu cilvēku zilā sākt sarunu, ja, un iespējams palīdzēt viņam kaut ko biznesā, kādu jautājumu. Ja. Tā nav problēma. Līdz ar to mēs tā beigās neiespringstam. Bet introvertiem cilvēkiem tas ir ļoti liels pārbaudījums. Viņiem jāizkāp ārā no komforta zonas, līdz ar to viņi ļoti nopietni tam pieiet. Viņi gatavojas, viņi mācās. Un ilgtermiņā viņi apsteidz tos ekstravertos. Ja? Līdz ar to es teiktu arī tiem cilvēkiem, kuriem liekas, ka es jau tur, ko es tur cilvēkos tanā. Ja mums ir ambīcijas un mēs gribam, mums ir savs bizness. Ja mums ir savs bizness, tad mums jābūt ambīcijām. Nav variantu. Bez ambīcijām, principā, var iet pensijā vai pārdot biznesu. Ja? Līdz ar to es teiktu, ka ir vienkārši sākt, iespējas ir, ja, nu, ko es varu nokomentēt, ja kāds jūs esat redzējis un zinat, kādā tīklošanas organizācijā jūs paziņat, rada draugu vai ne, pieziniet viņam un sakat, hei, paņem man līdzi, es gribu aiziet tev līdzi apstīties, kāds izskatās. Ja, ja Mhm, jums mhm, zināms, viņas paziņas, man var uzrakstīt droši sociālajos tīklos vēl kaut kur, es varēšu ieteikt Instagram, Facebook un mhm, pārējās lietas, ko mhm, darīt. Kur varbūt iet, kur mainās kaut kāda segmenta, kas ir tas labākais, ko izmantot. Tā kā to mhm, noteikti var. Es teiktu, ka galvenais vienkārši ir pamēģināt uz savus ādus, jo tas tiešām ir forši. Un 21. gadsimtā uzņēmējdarbību darīt vienam, man liekas, ka tas ir nu, diezgan stulbi. Es tā būšu tieši. mhm. Ja. Bet Edgar, ja tu runā par tiem tā kā segmentiem, vai virzieniem vai grupām. Kā ir tīklošanā vispār? Tavuprāt, un arī varbūt pēc pieredzes, ir kaut kāds varbūt biznesa veidi, kuri labāk strādā tīklošanai, un ir kaut kas, kas varbūt nemaz, nu, varbūt kaut kāda baigā specifika vai kaut kāda super eksporti, kas varbūt nemaz tā nestrādā. Nu, jā, kā ir ar šo? Šis tāds pēdējais jautājums. Jā, nu, zin kā man pēc pieredzes, es neesmu šobrīd saticis nozari, kurai nedarbotos tīklošana, bet es esmu saticis cilvēkus, kuriem nestrādā tīklošana. Un tur īstenībā ir vienalga, kurā nozarē viņi ir. Viņi var būt pat tādā nozarē, kur citās komandās viss notiek, bet viņiem nenotiek. Jo redz, tas vienmēr ir par personālajām stāsts un par tavu attieksmi, tavu vēlmi ieguldīt laiku un darīt lietas. Jā. Un kas ir interesantākais īstenībā, es tagad domāju par šo jautājumu. Man ir divas situācijas, ko es zinu par šiem 10 gadiem, kur diviem cilvēkiem viņiem it kā viss bija, nu tā kā viņi it kā visu darīja pareizi,
Bet kaut kā viņam nenostrādāja tas stāsts. Un kas ir interesanti, es zinu, kas ir viņa biznesa. Viņi mācīja pārdošanas kursus. Okay. Ja? Un Okay. tas ir tas fenomens. Un es esmu domājis, kāpēc tas tā varēja notikt. Varbūt tas ir tāpēc, ka nu, tīklošanā varbūt nestrādā tas, ka tu gribi pārdot. Varbūt tas veids, kā viņi to sev prezentē, zin kā. Kaut gan arī. Nu. Tikai es tā nevaru pateikt, tas ir viss atkarīgs no personāliem. Man ir pieredze, kur tādā nozarē, kur ir ļoti viegli iedot ieteikumus, viņiem nesanāk, tāpēc, ka viņi pārsvarā neizmanto tos instrumentus, ko viņiem vajadzētu darīt. Un ir nozars, jā, kur varbūt tieši tas pats stāsts nav pareizie cilvēki. Zini, kas ir vēl interesants, tas fenomens tāds, mums ir bijis tāds gadījums, kur viss ir stāsts personīgi. Arī manā īstenībā personīgā pieredzē. Sākumā aizgāja mans vadītājs uz BNA. Ja, viņu uzaicināja. No bankas es runāju. Un attiecīgi, viņš teica, nu, pēc kaut kāda brīža, ka Edgars, klausies, nu, tur es īsti negribu iet, varbūt tu vari aiziet un tā. Un es, protams, aizgāju, man patika, un es saku, visi devai maucam. Un man pēc tam tās grupas cilvēki teica, cik forši, ka tu nomainījies. Ja? Jo tavējais vadītājs vienmēr teica, nu, mums jau neko nevajag, pie mums vienmēr nāk. Ja? Līdz ar to mēs viņam nevarējām neko iedot. Nu, tā kā viņam nebija prasījuma, Mhm. un ko viņam vajag, mēs viņam nevaram palīdzēt. Atnāk Edgars un saka, man vajag šito, man vajag to uzņēmumu, man vajag to uzņēmumu, man vajag šito. Ja? Uzreiz viss kārtībā, visi, ok, kur mums ir, mēs varam, nu, ejam uz priekšu. Ja? Tā kā mēs pēc tam smējāmies ar vadītāju par šo. Ja? Bet nu, tas ir tas stāsts, ja? Vai nu tu to noķer, vai tu to nenoķer. Tā kā es nezinu, tāds nozars, protams, atšķirās strateģijas, kā tu to dari, tev ir B2C vai B2B segments tavā biznesā, bet ja tu zini, ko tev vajag, un tu izmanto instrumentus, jo tas tā kā Ferrari, es gribētu teikt, ka tas tā kā Ferrari. Nu, tu vari braukt ar maksimālo ātrumu un izbaudīt tur 350 km/h. Ja? Bet, ja tu zāģē visu laiku ar otro, nu, tāpēc, ka tu nemāki pārlikt trešajā, vai tu nezini, ka ir trešais notētē, nu, tu tā kā teiksi, sūdīgs Ferrari, vai ne? Nu, Mhm. neiet, nevar izspiest, nav nekāds tur uzrāviens, ja? Nu, bet tas ir tāds, ja? Tu izmanto vienkārši nepareizu to instrumentu. Nu, tā es teiktu, ka tas viss atkarīgs no cilvēkiem. Un ne visiem dara tīklošanu. Viss kārtībā. Mēs skatāmies uz tādu givers gain mindset kontekstā. Ja? Es domāju, ka tie ir apmēram 5% statistiski, kuri ir uzņēmēji, kuriem ir došanas gēns. Mhm. Un tad ir viena daļa, kur vienkārši pielāgojās. Un ir apmēram ceturtā daļa cilvēku, kuri tur nav stāsts par nekādu došanu. Tur ir tikai teikers. Un man arī bija situācijas. Viņš ir klausies, Edgars, viss kārtībā. Es varētu šito pievienoties jūsu organizācijai, bet tad, kad jūs man 2, 3 darījumus iedosiet. Es saku, zini, kā, nu, šis laikam nav tas laiks priekš tevis, lai tu iegūtu no šīs komunas, jā, jo mēs tā nedarām lietas. Nu, lūk, un tā kā es teiktu, ka viss ir Mhm. atstāts cilvēkiem. Klausies, tā bija super atbilde, bet tu man uzvedināji uz vēl vienu jautājumu. Nu, piedod, nu, bet tā kā Droši. šis gan Man pēdējais ir. vēl ir laiks, vēl 20 minūtes. Ja, nē, mums ir jau jābeidz, bet nu, šis ir tāds, nu, kā lai pasaka, eh, praktiski tā ir ar visām tādām struktūrētām organizācijām, ka kaut kādā brīdī liekas no malas, ka tur ir kaut kāds tā kā sektas efekts vai, nu, tā kā, nu, tur, nu, tā kā, nu, tas virziens, vai ne? Um, Jautājums varbūt par šo tēmu. Kā ir vienai gadījumā? Tu tam piekrīti, nepiekrīti, vai nu jā, kā, nu, man liekas, interesants jautājums. Kādam no malas šis varētu būt tā kā. Jā, es bieži dzirdēju, kad kāds kaut ko runāja, un viņš saka, ah, jūs esat tie sektanti, kas tur 6:45 ceļās no rīta, ja, un viens otram kaut ko mēģina tur pārdot, nu, kas, protams, nav tas stāsts, kāpēc mēs to darām. Es saku, jā, mēs esam tie paši. Un tad, kad man saka, kāds, nu, jā, nu, tā ir sekta, es zinu, es saku, viss kārtībā. Es saku, es neesmu beigās profesionāls sektās, bet, nu, pārsvarā man liekas, ka sektas paņem naudu ārā no kabatas. Nu, tāpēc, ka tur kaut ko vajag, vai, nu, uzdevumi tie sekts un tā un tā. Šitajā sektā, ja tu dari lietas pareizi, tev nauda nāk iekšā kabatā. Līdz ar to, fine by me, nu, tā kā lai tā ir sekta, vai ne? Jo, protams, ka kaut kādi, nu, zin kā, tas noteikumiem ir jābūt. Jo, ja tev nav noteikumu, nu, arī hokejā, ja tas būtu vienkārši boks uz ledus, jā, ja nebūtu noteikumu. Tas ir normāli, tev noteikums vajag un kaut kādiem standartiem ir jābūt. Bet, zin kā, te ir tas. Nu, tas case, un man liekas, ka vieta tādam kaut kādiem tiem stāstiem, un viens no tiem stāstiem, kas tagad ir pēdējā laikā, un tagad pavasarī, es domāju, ka būs tas visticamāk ir lielākais ieteikums Baltijā līdz šim. Es nezinu vēl pie kādiem miljonu apmēriem tas nostāsies. Tur 10 miljoni, 10 būs, jo tur ir stāsts par kuģiem. Bet kā tā ideja radās? Restīvi, 2 cilvēki Zoomā, arhitekts ar būvmateriālu ražotāju, viņiem iedeva jautājumu, lai viņi pastāstītu par kaut kādiem izaicinājumiem, par ko es vairs neatceros. Bet, nu, respektīvi, tad, un šis būvmateriāla vadītājs prasa tam arhitektam, klausies, nu, tu strādā ar Skandinavijas tirgu, nu, kas tagad ir tas, pa ko rauda arhitekti? Nu, kā mēs viņiem varētu palīdzēt, varbūt kaut kādiem produktiem, vēl kaut ko. Un viņš te klausies, jā, zina, kā ir tagad, visi brēc par to, ka tur CO2 neutralitāte, tas ir new sexy un UTT, bet ko tad tas nabaga arhitekts, lai liek tajos projektos iekšā, jo nav jau materiālu. Ir ļoti maz materiālu, kur ir tie CO2 neitrāli, ja? Vai negatīvie.
Un viņš saka, nu jā, un tad viņi sāk domāt, klausies, ja mēs tos materiālus, nu, viņi tur būvniecības blokus ražoja, bet klausies, ja mēs viņus nededzinām, tad mums nav CO2. Aha, klausies, mēs viņus varētu nededzināt. Un mēs varētu izdarīt to tādu projektu, nu, tādu produktu, kurš ir nededzināts, bet izdara to pašu tehniski, nu, funkcionāli. Ja? Un tas bija 2 gadus atpakaļ. Šis stāsts, ko es stāstu. Un tajās 4 minūtēs, ko viņi šitā te samainījās, šobrīd viņi jau brauc uz Skandināviju. Tur visi zviedri ir ar mutēm vaļā. Viens no šiem cilvēkiem, ko es pieminēju, stāstā šobrīd ir darba grupā, kur izstrādā Zviedrijā noteikumus, lai nomainītu būvniecības likumu un iestrādātu šos CO2 neitrālos konceptus. Ja? Latviešu džeks pie Zviedriem izstrādā noteikumus. Ja? Tas ir viens stāsts. Un tur, protams, ir patents jau un viss, bet tas notika momentā, kad bija gāzes cena augšā. Un, protams, ka šim uzņēmumam gāze bija ļoti liels izdevuma pozīcija. Un viņi pat bija nu, tā kā jau bijusi tāda sliekšņa, kā apsvērt domu, varbūt vispār noraut rokas bremzi un viss braucam mājās, slēdzam gaismu ārā. Ja? Un tas notika tajā momentā, un tas stāsts ir tik iedvesmojošs. Tur ir iesaistīts zinātnieki. Šobrīd tas ir revolūcija jau tur nākamajā līmenī, ja, būvniecības industrijā. Un tu saproti, ka tu esi bijis maza daļiņa no tā, vai radījis to stāstu, lai tā saruna tur notiktu. Ja? Un tas ir tas foršais, nu, es vairs neatceros to jautājumu, kāpēc to stāstīju. Jā, bet par to sektu. Ja? Nu, redz, un šitādā sektā tu esi. Tu uzdod jautājumus, tev atnāk ideja, tu palīdzi citiem, un tur uzsprāgs lietas labā ziņā, un mēs no tā vēl iegūsim. Un dienas beigās nauda atnāks uz Latviju, un mums būs, mums būs no tā iegūms. Un tad tev ir tā gandarījuma sajūta, ka domā, jā, tas bija tas iemesls, kāpēc tu gāji un teici, hei, daram, jums izdosies pat tajā brīdī, kad viss bija slikti, ja? Un neviens netic nevienam, un tad tu esi tas cilvēks, kurš saka, hei, es jums ticu, jūs izdarīsiet, mēs kopā varam, un tā. Un jebkura jaunā šī tīklošanas komūna, viņa ir radusies tikai tāpēc, ka kāds ir bijis tik psihs, kurš visu laiku iet un saka, viss būs kruta, viss būs forši, jūs to varat. Līdz brīdim, un kad tas viss mainās, tad brīdī, kad viņi sāk noticēt sev, ne jau Edgars tur izdarīja brīnums, vienkārši viņi noticēja sev, ka tas tā ir, un padarīt to par savu realitāti. Ja, un tas ir mums šitie. Un tad pat šitādu stāstu izstāsti cilvēkiem, un tad tu jautā, nu, kā tev liekas forša sekta? Ja tu šito gribi saukt par sektu, man patīk tas labels. Fine by me. Jo sektu, zin kā parasti, kas saka, vienmēr atcerās. Nu, labāk iespiežās. Jā. Wow. Jā, paldies. Tas bija kaut kas. Tiešām liels prieks, ka esam kontaktos, un tas bija iedvesmojoši, informatīvi. Un beigās gan sanāca vairāk kā reklāmprieks BNI, kas nebija tā domāts, bet es ceru, ka cilvēks sapratīs no malas, ka tas mērķis tiešām nebija reklamēt BNI, bet kā pieskarties tam networkingam kā tādam, ka jā, tur ir baigā jauda apakšā. Tā kā, paldies par to, Edgars. Paldies tev, Tom, par to, ka tu Mājiens tev. Jā, tā notiek. Labi, lai visiem veiksmīgi tīklošana. Izmantojiet 21. gadsimta instrumentus.